Nevienam vairs īsti nav jāpierāda, ka biljards ir īsts sporta veids. Taču izrādās, ka arī Novusā tiek aizvadītas nopietnas sacensības. Viens no tām Eiropas čempionāts Novusā pavisam drīz norisināsies Rīgā. Mēs esam ieradušies pie sacensību organizatora Jura Kirika, lai uzzinātu, kādas ir Latvijas spēlētāju cerības tikt pie godalgotām vietām. Kauliņi ir mesti. Kuru gadu Rīgā norisināsies Eiropas čempionāts Novusā un kā šāda līmeņa sacensības vispār ir nonākušas līdz Latvijai? Rīgā sacensības būs pirmoreiz šāda mēroga Novusā, bet šis ir 5. Eiropas čempionāts. Pirmais notika jau 2003. gadā Ventspilī, tad pēc 2 gadiem 5. gadā Vīlandē, tad sakau Valmierā Latvija un 9. gadā Kijevā Ukraina un tagad ir nonācis līdz Rīgai. Domājams, ka šis būs rekords skaits dalībniekiem, pār 200 spēlētāji, Rīgas sporta manēža. Tādu skaitu var uzņemt pilnībā. Kā šāda līmeņa sacensības nonākuši līdz Latvijai? Šāda līmeņa sacensības nonākuši līdz Latvijai, tāpēc, ka tas ir intensīvs darbs veikts bija starptautiskajās federācijās, un Latvijas sportisti ir visu laiku bijuši vadošie. No visām iepriekšējām 4 reizēm, 3 reizes Latvijas sportisti bijuši Eiropas čempioni, un cerams, ka arī šoreiz tas tā notiks. Tāpēc arī Starptautiskā federācija uzskatīja par iespējamu vēl Latvijas Novas federācijai šogad paliek 50 gadi. Ja? Tātad šajā sakarā arī čempionāts, kā teikt, ārpus kārtas tika iecerēts Rīgā. Novus vairāk ir prāta, nevis fizisks sporta veids. Varbūt pastāstiet tad sīkāk, kāds ir dalījums grupās, ja tāds eksistē. Ko nozīmē grupās? Tas, ko jūs teicāt, ka nav dalījums grupās. Pa vecumiem, jā. Man varas uzdot vai? Tātad šī spēle ir ļoti demokrātiska un pieejama visiem vecumiem. Bērniem, jauniešiem, vidēji gadu gājumu cilvēkiem un arī vecāku gadu gājumu cilvēkiem. Dalījumu nav sacensībās. Protams, notiek arī jauniešu sacensības un veterānu sacensības, bet čempionātā var spēlēt visi, nesadaloties. Šī spēlē ir, kā jau teicu, ļoti demokrātiski. Radnieciski ir biljardu spēles paveidiem, kā snukeram, kur ar prātu vairāk jādara nekā ar acīm. Katra kauliņa iesist atsevišķi, tas ir ļoti, kā saka, neprofesionāli un nemākulīgi spēle. Bet, ja spēlē konvencionāli, tad tā ir rada patīkams emocijas un tā tālāk. Vai jūs varētu ieskicēt galvenās atšķirības starp biljardu un novusu? Galvenās atšķirības varētu būt tā, ka te ir kauliņi, biljardai ir bumbiņas. Jā, tas ir viena atšķirība. Otra atšķirība, kad biljardai ir lielāk galdi un aizņem vairāk telpas. Un tāpēc arī tur sarežģītāk norganizētās sacensības. Biljardā arī daži paveidi. Es teicu arī, tas nozīmē, ka biljards ir ļoti intelektuāla spēle. Arī daži paveidi ir, kur ļoti intelektuāli spēlē. Tas pats snukers, puls un tā tālāk. Tās liekas galvenās atšķirības ir, jā. Eiropas čempionāta Novusā, kas pavisam drīz norisināsies Rīgā, atbalsta arī Rīgas doma. Lūdzu, pastāstiet sīkāk, kur tad Rīgā var nodarboties ar Novusu? Rīgas doma nāca pretim šīm sacensību organizēšanā un ir ļoti lielu palīdzību sniegusi ar materiālā ziņā un arī telpas atbalstīt man sporta manēžu nomu. Spēlēt arī pateicoties Rīgas domai pēdējo mēnešu laikā ir parādījusies tāda vieta kā Brīvības ielā 266, kas ir dienas centrs Rīdzene, kur var nākt liels, mazs, vecs un jauns, savus iemaņas katru pirmdienu un piekdienu no 4 līdz 20. Vēl ir, protams, dažas vietas, kuras notiek sacensības, tur tās nav pieejams plašām masām. Jā. Tā kā tur ir sporta klubs, tur
Rīgas satiksmei un vēl šur tur. Agrāk mums bija, dažu gadu atpakaļ, Rīgas čempionāts mēs spēlējām Ķekavā un šur tur Rīgas pievārtē. Tagad, saku, Rīgā drusciņi labāka situācija ir. Kur pieejama sīkāka informācija par pasākumu? Sīkāka informācija par pasākumu 5. Eiropas atkārto čempionātu ir Latvijas Novas federācijas mājaslapā pieejama, Rīgas domas mājaslapā, un cerams būs arī presē nākamā nedēļa. Labi, paldies jums tad un novēlēsim veiksmi sacensību organizēšanā. Paldies un laipni lūgti visi ierasties sporta manežā 14., 15., 16. jūnijā.